Ir dažas tēmas, par ko runāt nes kāpēc ļoti negribas, bet nerunāt tomēr nevar. Smēķēšana, alkohols, narkotisku vielu lietošana, neplānota grūtniecība. Varētu domāt, kāds tam sakars ar skolu un bērniem. Ja vien izdotos to nodalīt. Taču reālajā dzīvē jaunieši atzīst, ka pīpē gandrīz visa skola. Sociālajos tīklos skolēni dižojas ar ballīšu paģirām. Jaunieši mirst no narkotiku lietošanas un meitenēm gadās tikt pie mazuļi jau 15 gadu vecumā. Mēģināsim kopā noskaidrot, kas darāms, lai no šīm nedienām tomēr izdotos izvairīties. Šodien raidījumā skatieties, ko sociālo zinību stundās iemācījās dziedātājs Ralfs Eilands. Stundas, ko pasniedz vidusskolēni, skolā izraisa sajūsmu. Kas ir? Sabijāties? Kāpēc skolēni lieto kaitīgas vielas, bet vecāki kautreiz runāt par intīmām tēmām? Es būtu ļoti priecīgs, ja man pastāstītu visu, kā ir. Lai dabūtu ieskatu šī brīža skolas vidē, sarunājām satikties ar grupas persolistu Ralfu Eilandu, kurš skolu pabeidzis vēl pavisam nesen, tikai pirms gada. Viņējā bija Rīgas 3. ģimnāzija pašā Vecrīgā. Nu ko? Sajūta kā vakardien. Super. Ja mēs ejam pie manu skolu, tad uzreiz pašā sākumā, jau pirmajā gaitenī apakšā mēs varam apstāties, jo šeit ir tāda skolas slavas siena, kur ir skolēni, kuri ļoti labi mācījušies un citi labi dziedājuši, labi sportojuši. Es, protams, esmu labi dziedājis. Un te ir arī mana bilde, 10. F klase, kaut gan te esmu stipri jaunāks. Bet man tā bilde ļoti patika, tāpēc arī to iedevu. Ralfs 3. ģimnāzijā mācījās jau no 1. klases, jo iepriekš šī bija viņa tēta skola, kas turklāt ir tuvu pie mājām. Viena no spilgtākajām Ralfa skolas atmiņām ir lielais miegs, kas allaž vajājas no rītiem. Jo, kā zināms, ja tu esi pūce, tad pat svarīgas matemātikas stundas dēļ par cīrulu pārtapt nevar. Un tā 2. stāva gaitenī Ralfs nereti mēdzis starpbrīžos mazliet nosnausties. Es varu aizmigt jebkurā situācijā, autobusā, jebkur citiem grūti sēdošā stāvoklī. Es varu arī uz koka soliņa elementāri. Šitā apgulās, sakrustoju rokas un galvenais, lai neviens netraucē. Bet, protams, šī ir skola un starpbrīdis un ir baigais šums un viss cenšas kaut ko izdarīt. Bet 10 minūtes atlaisties mierīgi, vismaz netraucēti. Spilgti atmiņā Ralfam palicis gadījums, kad kopā ar klases biedriem pāraudzinājuši puiku, kas visus kaitinājis ar savu kaušanos. Leģendārie notikumi risinājušies puišu ģērbtuvē pie sporta zāles. Nopirkām izolācijas lentu, un kamēr bija sporta stunda, tikmēr pa vienam katrs nāca iekšā uz maiņām šajā ģērbtuvē. Un ņēma viņa mantas un līmēja. Mēs bikses pie sienām, pie griestiem pielīmējām, tur somu, pie aptinām ap to tur stābu, kur karina drēbes, tad no kurpes pie griestiem arī, tur citas lietas pie sienām. Un tad viņš, protams, visu pēc tam pārsteigts izbīlīja nāca un ņēma nost. Nu, sienas nesabojāja, drēbes arī nesabojāja. Mēs centāmies tā, lai viss paliek it kā neskarts beigās. Bet laikietilpīgs process gan. Un, ka viņš tur plēsa nost, tāpēc tam vēl nākamā bija vēstures stunda, kur viņš nokavēja. Un kopš tā laika viņš vairāk nekāvās. Mēs viņu pāraudzinājām. Mūziku, kas tagad ir Ralfa ikdienas nodarbošanās, viņš iemīlējis nekur citur kā skolā, taču sākumā skatuves gaitas viņam diez cik raiti nav padavušās. Es sākumā skaitīju dzejoļus, tas man galīgi nepadevās. Tad es dziedāju dziesmiņas, kuras arī īstā, nepārāk. Un arī netik ļoti padevās, jo man bija ļoti liels drudzis lampu. Es ļoti uztraucos pirms uzstāšanās. Tad vienu dienu es pamatīgi sasildījos. Un dziedāju kaut kādu labvēlīgā tipa dziesmu, neatceros, bet ļoti daudz dziedāju skolā labvēlīgā tipa dziesmas, baigi fanoju par to grupu.
Un tad es sasildījos, un kopš tās dienas man vairs nav lampu drudzes. Tas ir kaut kāds 12 gadu vecums, kaut kas tāds. Izrādās, ka Ralfs skolā mācījies nevis humanitārijā novirzienā, kā varētu piestāvēt mūziķim, bet gan matemātikas klasē. Uz to mudinājuši vecāki, jo viņu skatījumā eksakto zinātņu apgūšana ir drošāka, lai dzīvē vienmēr varētu dabūt darbu. Kad vaicājām, vai Ralfam un viņa klases biedriem skolā kaut ko stāstīja arī par veselības lietām, viņš atceras sociālās zinības. Sociālās zinības, manuprāt, bija viena no tām stundām, kur visvairāk sagatavo dzīvei. Pastāstīja par visām tām ķermeņa lietām, kas notiek visos vecumos cilvēkiem, kas ir pubertāte un vispārējais, lai nav tur brīnumu mājās un necenšās tagad ar pinceti kaut ko sev raustīt un skatīties. Viss tādas pa brutālo lietas izskaidroja, un tad tu saproti, ja, jo ko brīžiem tev varbūt kauns pavaicāt saviem vecākiem, vai arī vēl jau vairāk kauns čomiem vaicāt. Bet, kad aizrunājamies par kaitīgo vielu lietošanas tēmu, Ralfs kaut pats tikko gājis skolā un savus vienaudžus drīzāk varētu aizstāvēt, tomēr ir visai kategorisks. Man šķiet, ka jaunās paudzes arvien trakāks un trakāks ir. Cik es atceros, man klasē viss bija pareizie. Nekādas deršanas, pīpēšanas, nekas. Kāda ir mana attieksme pret to? Ar šitām visām pīpējumiem vispārējo, ko tagad nodarbojās, pilnīgi muļķi. Man nav žēl tos cilvēkus, ja mēs tā godīgi runājam. Es uzskatu, ka vienkārši viņš ir cilvēks pats par sevi jau galīgi garām. Un ja ne ar tām pīpēšanām viņš sev novadīs zemē, tā ir kaut kāda cita pilnīga muļķība. Tātad, izsakoties Ralfa vārdiem, jaunā paudze sevis bendēšanā aizvien pārspēja iepriekšējo. Bet kāds ir šo destruktīvo trakulību iemesls? Tāpēc, ka tikko ir tajā vecumā gribās iztrakoties un tā, un pēc tam tad to dabū, bet tad saprot, varbūt, ka tas nav nemaz tik labi un forši, kā liekas. Bet, gribās vienkārši ātrāk pieaugt vai kaut ko tādu. Visos sociālos tīklos ir pilns ar cilvēkiem, kas, šodien bija balītē, fantastiski, tagad man ir paģirs. Mazie reāli izlasa un, man liekas, tas atstāja lielu ietekmi uz viņiem. Tas ir kā kuram, jo dažiem vispār tur ar to nav laika, daži, kas varbūt cenšas to darīt, grib, es nezinu, būt stilīgāki vai kaut kas tā, vai viņiem vienkārši patīk. Bet, ir noteikti bērni, kas to dara, bet to jau mēs īsti, to varbūt viņi tā neatzīst. Ja no intereses pieaugt, sanāk sabendēt sev veselību un līdzinoties skolas biedriem uzsmēķējot, ko neatļautu, skolēns vispār dabū galu, situācija acīm redzot tiešām ir nopietna. Izskatās, ka ar sociālo zinību stundām vien ir par maz. Tāpēc, piemēram, Teikas vidusskola jau vairākus gadus realizē veselību veicinošas skolas programmu. Tā paredz ne tik daudz kaitīgā aizliekšana, bet māca to, kā pieņemt veselīgu lēmumu attiecībā uz kaitīgajām vielām. Lai mudinātu skolēnus nodarboties ar veselību stiprinošām, nevis graujošām aktivitātēm, tiek rīkoti pārgājieni, ekskursijas ar slēpošanu, aerobikas festivāli un ik gadu arī īpaša skolas zibakcija. Tajā visa skola sapulcējas uz kopīgu deju. Bet ar dejošanu vien visu, protams, nepaveikt. Vajag arī runāt un darīt to tā, lai kāds arī ieklausītos. Redzot, ka skolotāji mēģinājumi ar skolēniem apspriest sarežģītos un jūtīgos dzīves jautājumus bieži paliek nesadzirdēti, radās koša ideja, proti, lai šīs tēmas paralēli sociālo zinību, veselības mācības, bioloģijas un psiholoģijas stundām ar jaunākajiem bērniem apspriež 12. klašu skolēni. Kas ir? Sabijāties? Jā. Čau! Puiša mēģiņa attiecības, starp citu, jums ļoti aktuālās, tāpēc, kad mēs taisījām jūsu klasē to aptauju, jūs visi vēlējāties runāt par puiša mēģiņa attiecībām. Tā ir?
Sociālo zinību stundās to pasaka no viena redzes punkta, savukārt psiholoģijas stundās to pasaka no cita skatu punkta. Jaunieši to pasaka vēl no trešā skatu punkta. Tātad, noskaidrosim, kāds ir sieviešu ideāls jūsu klasē? Sāc. Seksīgi. Ok, seksīgi. Sportiski. Ko vēl? Kādām vēl meitenēm jābūt? Bet ne pēc īsti, varbūt kādi raksturīgi. Jaukām, ideāli. Nenāk prātā nekas. Labi, tātad. Ideālais vīrietis, meitenes jūskārt. Manuprāt, kad ir ļoti labi, es atbalstu, kad nāk vidusskolēni stāstīt visādas tēmas, jo tādēļ, kad bērniem veidojas tāds kontakts un viņi uztver tos skolniekus kā draugus. Tie vidusskolnieki var vairāk atļauties kaut ko tur pateikt tiem skolniekiem, varbūt ne tā kā skolotājs, un tad tā komunikācija veidojas ļoti labi. Visai ticams, ka kāds no jums tagad neizpratnē prāto, ko nu tie jaunieši vispār var pastāstīt un kā tiek galā ar klasi. Nav taču skolotāji. Arī skolas pedagogi sākumā bija sabijušies, kā nu būs un vai sanāks. Bet pēc pirmā stundas bija pilnīgi skaidrs, ka sadarbība šeit būs stabila un tāda forša, jo izveidojās ļoti labs kontakts. Lielie bērni ir izkonkurējuši mani, jo reizēm nākot uz klases stundām, kad mums ir arī parastas klases stundas, kad mums ir jārunā visādas citādas lietas, tad es saņemu jautājumu, kur ir lielie, kas šodien vadīs stundu, un tad man ir jāsaka, ka šodien, diemžēl, kad lielie būs nākošais. Bieži vien nav meitenes, īsti tā kā uzvalk mukurā, kas pagadās. Meitenēm patīk repre. Kā tu zini, vienam patīk, vienam nepatīk? Es domāju, ka tas ir daudz labāk nekā tad, kad skolotāji māca, jo viņi mūsos ieklausās vairāk nekā skolotājos. Viņi skatās uz mums kā uz piemēru. Bet meitenes, viņas pieaug un paliek smukāks, atcerieties. Tāpat arī tu izaugs garāks, nebūs smuks kādreiz. Un tu meitenēm patiks. Svarcēlājs patīk. Tad tā kā nedaudz fetiši uz tām svarcēlājām, ja? Tad mēs aizināmies arī par tādām citādākām dzīves lietām, un tad mēs radam viņiem interesi klausīties mūsos tieši par to, ko mums jāietrunā, teiksim, par tām attiecībām savstarpējām un tam līdzīgi. Ideāli! Meitene nedaudz sapulda, bet piekrīt. Ideāli. Bija labi? Tu iet uz? Viņš ar to uzaicināt. Nu jā, tev patīk kā meitene? Tev atbildēja? Jā? Paskatījās kā uz tev. Ideāli, vai ne? Forši. 12. protams, nav tik liels teorētisko zināšanu bāzes, kādas ir pieaugušajiem. Tomēr viņi ar savu draudzīgumu un čomiskumu panāk to, ko skolotāji un bieži vien arī vecāki, diemžēl, nespēja. Patīk sportiskas meitenes. Sportiski klāsi, jā? Sportiski no visas. Nu? Labi, vienmēr. Lods grūdais baigs mukās ir? Ir interesantāk nekā parasti, jo tad nav kaut kādas skolotājs, kas stāsta vienu un to pašu visu laiku un var dzirdēt kaut ko no bišķiņu vairāk no modernākās pasaules skata. Tā, kas saprotu, ko mēs domājam. Viņi ir skolēni vēl, viņi ir 12. klasē un viņi varbūt labāk mūs saprot. Viņi ir tā kā, labi, vecāki arī ir izdzīvojuši tā kā to skolas laiku, bet laika arī mainās un tomēr attieksme un tā. Un viņi tā kā dod mums kaut kādas padomas, ko mēs tieši šobrīd varētu arī darīt. Jaunieši, kas tagad paši vada stundas mazajiem, atzīst, ka savulaik dažkārt arī nav zinājuši, ar ko izrunāt svarīgos, bet mazliet kutelīgos jautājumus, un būtu priecājušies par iespēju komunicēt ar vecāko klašu skolēniem. Viņi uzticās, manuprāt, tiem, kas varētu būt ar viņiem viena vecuma nedaudz vecāki, jo tas ir, piemēram, ja kāds skolotājs iet, viņiem teikt, tas ir slikti, tas nav vajadzīgs, viņi neieklausītos. Skolotāji dod teoriju, bet mēs tā kā dodam padomus, ka mēs esam paši gājuši cauri pieredzi. Tāpēc mēs ejam pie viņiem. Jā, tas ir skolotāji, ka viņas vienkārši uzdādās. Man arī bija vien brīdi, beigās atradām kaut kādu kopīgo valodu, kā mēs varējām strādāt. Cīņa par varu šajā situācijā, tas ir nonsens, tas jums cauri neies. Tas ir galīgi garām, nē. Veidojam atklātu diskusiju, kas jums patīk, kas viņai patīk. Tad tagad viss ir normāli. Turpmāk raidījumā skatieties, kāpēc ģimenēs kautrējamies runāt par intīmiem jautājumiem un kur tas var novest. Es būtu ļoti priecīgs, ja man pastāstītu visu, kā ir.
Gan skolēni no pieredzes, gan skolotāji no vērojumiem secina, kaitīgajām vielām klāt itin bieži sanāk ķerties ne tik ļoti lielas gribēšanas, bet gan grupas spiediena rezultātā. Man ir bijuši draugi, kas teiksim, ir kaut ko tur mēģinājuši, ne tā, nevis alkoholu, bet kaut kādas narkotiskās vielas. Un tad tur ir bijis tā, ka, tur tā, kas tas tāds ir, zin kā tur jauniešu vidū, tur uzreiz tu tāds paliec, tur tāds tā kā nūģīts, ne nūģīts, bet tāds, pa kur pajokot, tā kā, ka nē, viņš nē, kas tad tu esi? Nē. Kas tev bail? Situācija netīkama, bet daudziem gaužām pazīstama. Ko nu iesākt? Palīdzīgu roku sniedz Latvijas Universitātes projekta atbalsts sociāli-emocionālās audzināšanas programma. Tās ietvaros skolēniem māca, kā pārvaldīt emocijas, pozitīvi veidot attiecības, izvirzīt un īstenot mērķus un risināt problēmas. Arī to, kā vajadzības gadījumā prast pateikt nē un noraidīt negatīvo piedāvājumu. Nē. Kas tev bail? Nē, es esmu sportists. Vien taču var. Nevar. Sports paliek sports. Ja kāds tev saka, nāc uzpīpēsim, ko lai es teikt viņam saku? Ja? Tad viens variants ir atbildēt ar humoru, teikt, nē, es metu nost, es jau esmu savu nopīpējis, jeb piedodiet, tas vairs nav stilā, es jau esmu no šī tā izaudzis. Bet tas nenozīmē, ka ir jāiet obligāti projām, jo mēs mācām arī jauniešiem to, ka nereti šie negatīvie piedāvājumi, viņi saistās arī ar diezgan lielu grupas spiedienu. Un tas spiediens ir nevis tāpēc, ka tur ir kāda liela draudzība pamatā, bet daļai arī tāpēc, ka grupai ir izdevīgi, ja visi dara vienu un to pašu. Viens no tipiskākajiem kaitīgo paradumu veicinātājiem tātad ir uzstājīgs grupas spiediens, bet otrs iemesls, kas vedina darīt nejēdzības, veselību bojājošas lietas, ir garlaicība. Tas, kurš iet 5 treniņos, viņam nebūs laika. Savukārt tas, kurš savu brīvo laiku neaizpilda ne ar ko, viņam tīri intereses pēc gribēsies pamēģināt, aiz nekā darīt, tāpēc vien, kad varbūt ir aizliegts. Tas pats arī gāju 10. un 11. klasē, atceros, kā bija, kad kāds, kuram vienkārši nav ko darīt un kuram ir forši sakarīgi vecāki, jāaiziet neceļos. Kāds tur iemesls? Neviens cits pie tā vairs nav vainīgs. Pats viņš pie tā ir vainīgs. Un žēlot viņu teikt, oi, celt ziņās, redziet, kāds mums nabadzīņš. Nē, audzināt. Un te mēs atkal plūstoši esam nonākuši pie vecākiem. Tātad bērnu vajag audzināt. Tik tālu visiem būtu skaidrs, bet tieši to jau mēs arī darām. Tad kas nav kā nākas? Psiholoģi uzsver, ir svarīgi, lai bērns redz, ka tas, ko mēs viņam sakām, nav vienkārši dusmīgs aizliegums, bet gan mūsu rūpes par viņu. Un atslēgas vārds šeit ir runāt. Es pieļauju, ka ir ļoti daudz ģimenes, kur mājās tā kā vispār nesarunājās. Un vecāki redz, ka bērns ir mājās, bet bērns sēž datorā, bērns sēž telefonā. Vecākā sirds ir par to mierīga, bet arī tālāk nekas nevirzās, jo viņi nesarunājās. Bet ja mājās nerunā, tad bērns aiziet vidē, kur par to ne tikai runā, bet arī dara. Viņam gribēsies izzināt pasauli, un ja būs iespēja pamēģināt, viņš to darīs, jo nebūs, kas viņu no tā atturēs. Visbiežāk bērnu interesējošo, bet iztrūkstošo informāciju meklē internetā, bet reizēm izvēlas savu jautājumu aizsūtīt, piemēram, jauniešu žurnālam. Jā, tur ir visādas domas, psihologi, tur jautājumi. Tur, protams, var atrast arī atbildes. Tur var uzdot arī savus jautājumus, tā kā anonīmi vai tā, un tur arī gūst atbildes. Tīņu žurnāls Sīrups redaktora Laura, lasot vēstules, novērojas, ka tas, ko senāk noprovējis 16, 17 vai 18 gados, tagad tiek izmēģināts jau 13. Tā ir tāda kā ikdienas normālā tradīcija, kas ienākusi jauniešu dzīvē. Un tad viņiem, protams, gribās arī to pamēģināt. Un ja tas Latvijā ir pieejams cik tur pāris eiro, un tu to vienkārši var aiziet un nopirkt, es domāju, ka būtu jābūt kaut kādam ļoti gudram cilvēkam, lai neiet un neizmēģinātu to savos 13 gados.
Tāpēc Laura ir pārliecināta, ka žurnālā jāpublicē daudz īstu stāstu par to, kādas sekas alkohols vai narkotikas radījušas jauniešu dzīvē. Taču vispopulārākā tēma, par ko jauniešu žurnālam uztic savus pārdzīvojumus un sūta jautājumus, ir attiecības un dažādi intīmie procesi. Manuprāt, tā problēma ir pašā jaunietī. Viņš saprot, ka viņš aug, viņš mainās, viņam rodas jautājumi, bet viņam ir kaut kādi kompleksi iet un jautāt vecākiem. Tā varbūt ir kaut kāda audzināšanas problēma, kad nav tik tīras tās lietas, ka tās lietas netiek pasniegtas kā normālas, kas notiek ar katru cilvēku, kad mēs vienkārši ņemam un izrunājam to kopā. Tur ir mana problēma, kad es tieši neesmu runājis par to, esmu aizdomājies pēdējā laikā, ka īstenībā par tādām lietām es neesmu runājis. Ja esmu kaut ko runājis tur par tām narkotiskajām vielām un visām kaitīgajām lietām, tad, teiksim, par attiecībām es neesmu runājis. Esmu runājis par draugu attiecībām kaut kā, ka man kaut ko prasa, un tad tie ir tā parunājis. Bet tā es neesmu runājis. Man liekas, tur arī ir bišķiņi vecāku kļūda, kad vecākiem ir jāprasa, kā kas ir un kā notiek. Izrādās, ka salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, pie mums aizvien ir liels jaunu grūtnieču skaits un jaunu cilvēku, kam ir seksuāli transmisīvas infekcijas. Eksperti uzsver, šie skaitļi rāda, cik daudz mēs zinām par savu seksualitāti un kā mākam par to rūpēties. Pēdējos 2 gadus mēs arvien vairāk jūtam, ka šie jautājumi, kas skar seksuālo un reproduktīvo veselību, nav pietiekoši atbildēti jauniešiem vai bērniem, un arī īsti, ka skolām nav šī kompetence šos jautājumus risināt un atbildēt. Par to liecina ļoti daudz zvani, gan no vecākiem, gan no skolotājiem, kur mums zvana un lūdz, lai mēs braucam skolās un šos jautājumus runājam. Vidusskolā, kad pēc statistikas datiem vidēji jaunieši sāk dzimumu dzīvi, veselības mācība ir izvēles priekšmets un pat nav pieejama visās skolās. Tas nozīmē, ka periodā, kad jaunietiem šie jautājumi ir ļoti aktuāli, skolā šīs zināšanas nedod. Nemaz nerunājot par profesionāli tehniskajām skolām, kur veselības izglītības vispār nav. Varētu domāt, ka šīs zināšanas sniedz vecāki. Diemžēl nevienmēr. Kāds no mums ir kautrīgāks un par to runāt izvairās, bet kāds nevisai labi zina, ko vispār stāstīt. Un tad tāds jaunietis vientuļš un interesējošs tēmā, tad viņš, protams, izmanto vietni, kur viss ir. Tas ir internets. Taču atbildes internetā ir ārkārtīgi dažādas. Internetā, protams, var atrast ļoti korektu informāciju, taču internetā var atrast arī absolūtus melus, muļķības un dažādas tumsonības izpausmes. Tā kā tas jaunieša kritiskās domāšanas spēja tad būs tā, kas noteiks, vai viņš būs kaut ko sapratis vai nē. Piemēram, Nīderlandē, Vācijā un Ziemeļvalstīs jauniešu intīmās veselības rādītāji ir labi. Tur darbojas īpaši jauniešu centri, kur viņi var uzzināt visu sev svarīgo. Latvijā intīmās lietas jauniešu dzīvē nereti notiek kā pagadās. Un par to liecina gan drūmā statistika, gan visdažādākie atgadījumi, ko redzam savā ikdienā. Piemēram, nemaz netik rets ir gadījums, kad pusaudze pat nezina, ka ir stāvoklī. Šāds stāsts ir zināms arī Teikas vidusskolas bioloģijas skolotājai. Un šai te meitenei 15-gadīgai, ka viņa stāvoklī pateica viņas mamma, viņu tā novērojot un konstatēja, ka vai tik neesi stāvoklī aiziet pēstījā 6. mēnesī. Un piedzimst bērns, un tad, kad piedzimtas bērniņš, tiek paziņots bērnu tēvam, kuram ir 16 gadi. Un viņš, protams, raud, un viņi nesaprot, ka tas, ko viņi dara, ka tas ir tas seks, no kā rodas bērni. Dažkārt mēs raizējamies, vai tikai agrā runāšana par intīmiem jautājumiem nepamudinās bērnu pārāk ātri pamēģināt to, bez kā itin labi vēl varētu iztikt. Taču speciālisti atzīst, ka runāt par cilvēku savstarpējām attiecībām un to, kā attīstās ķermenis, nekad nav par agru. Cits jautājums, lai mēs kā vecāki un pedagogi, tā teikt, nepiešājam par daudz pipars un sāls, pastāstot par daudz. Lai nepārspīlētu, vispareizāk ir atbildēt uz jautājumu, ko bērns jautā. Jūs teiksiet, bet ko darīt, ja nejautā? Mūsdienās seksualitāte ir visapkārt, gan reklāmās, gan filmās un pat operas izrādēs ir par attiecībām. Galvenais ir radīt tādu atmosfēru, lai bērnam jau no bērnības nebūtu neērti runāt un jautāt. Svarīgi, lai viņš uzaug ar sajūtu, ka seksualitāte nav viss tabū tēma, bet gan dabisks process, kas risinās katrā no mums.
tas, man liekas, ir ieaudzināts, ka par to nerunā vienkārši. Un tāpēc es būtu ļoti priecīgs, ja man pastāstītu visu, kā ir. Katru reizi kaut kāds iemesls, tāds brīdis, kad tu vari par to tā kā sākt runāt. Bet, protams, man liekas, viens ir no iemesliem, ka ar mums vecāki nerunāja, un mums nav to prasmi un iemaņu un runāt, un tur kaut kāds rodas tas disbalans. Bet vislabākās mācības stundas, protams, esam mēs paši pieaugušie un mūsu savstarpējās attiecības. Tieši ģimenē bērns vispirms redz vīriešu attieksmi pret sievieti, sievietes izturēšanos pret vīrieti. Zināšanas par seksualitāti jau netiek iegūtas tikai lekcijās, kur viens stāv priekšā un kaut ko mērķtiecīgi skaidro. Tātad spaiss, alkohols vai seks, par to visu ir jārunā. Noklusēt, cerot, ka tādējādi nekas no tā neienāks, bērna dzīvē nav jēgas. Neesam taču strausi, lai situācijas risinātu slēpjot galvu smiltīs. Atcerēsimies, ka viss, kas ar mums notiek šajā dzīvē, ir neatraidāmi. Tur nav ko kautrēties. Tad arī bērni izaugs priecīgi un problēmas mūs piemeklēs stipri vien retāk.